sāk filmēt tev? Šitādi, tu esi redzējis? Kas tas? Sveiki. Te ir pa to mašīnu īstā vieta. Super. Moments, ko mēs visi gaidījām, gan jūs, gan es, parādīšu to brīnumu no Milānas, ko es teicu iepriekš, un pēc tam apstāstīšu īstenībā, kas šis tāds ir. Nu, dzup! Cik gads viņi nebija pielaists? 20 gadus. Eļļi var noteikti nekas nomainīt? Nē. Tas vēl dzen? Kas viņiem ir šodien? Nu, maisnāši viņi neatpazīst, kas Jā. Šitāds te gadījums gadās vienreiz dzīvē, es domāju, jo es nebrīnos, ka šī ir viena no, varbūt Latvijā arī. Un jau pie tam šķūnī pamest automašīnu, kas ir, mums ir jāglābi viņi. Tur ir jā. Kur es negribu laist šito garām. Tad mums jālaiž glābē misijā. Mēs šito dienu ziedosim šī automašīnai un jums visus paņemsim arī līdzi. Dai, laidam. Ar kur brauks, kur no visiem? Ar šito džipu mošu braucam? Ar citu zilu mašīnu brauksim. Ar citu zilu? Šito neņemsim? Nu mēs jau tagad taisamies viņu uzreiz krāmēt virsū. Nu, bet, protams, tādu jau nevar atstāt tur, kurā gadījumā. Lai arī kas tur būtu, viņi ir vienkārši jāsavāc. Tā kā mums viņi jādabā apakaļ pie manīm šeit, un tad mēs izdomāsim, ko mēs darīsim. Bet tad ir galvenais dabūt viņu prom no turienes, jo viņi arī cilvēkiem īstenībā traucē. Atbrīvosim viņu no problēmām? Jep. Paņemsim viņu problēmas uz sevīm, jā? Man tā bieži sanāk, tā man tāda dzīves misija ir. Cits atbrīvot no problēmām un pašam uzņemties visu to. Davai, laižam. Kā jūs zināt, tad šis automobīls ir ļoti dārgs. Un iedomājies to lietu, ja tu tādu gribētu pirkt un tev parādīt, ka viņš ir bijis šitāds. No divām daļām. Jā, no divām daļām sastāvēt. Bet labi, šī gadījumā šī neiet runa par tieši šo automašīnu, bet automašīnu kā tādu. Kā jau jūs ziniet, tad mums tirgu ir visādi veidi automašīnas, gan labs, gan slikts, gan tāds, ko varētu pirkt un taisīt vēl un viss šitās lietas. Bet, ja tu pārbaudīsi caur kādu vertikālu, tu dabūsi vismaz tādu pirmo lietu, ko tev nepateiks pārdevējs. Un tie ir visādi kasjaki. Un te, kā jūs redzēt, visādi bildes, kāda automašīnas bijušas sists un attīts un viss šitās lietas. Tāpēc vienmēr ņemiet vērā, ja jūs pārbaudīsiet caur kā vertikāli, jūs dabūsiet vienu maziņu informāciju, kas jums liks pieņemt to lēmumu, vai jums vajag to automašīnu vai ne. Un izmantojot man atlaižu kodu Perfection 86, jūs iegūsiet 20% atlaidi. Ok, lai jums veicās. Kā paldies, te vismaz ieklāsies? Jo, tu visu luxury. Nu ko? Jā, uz 16 TV arī ir iekšā. Jā. Doj, laižam. Mēs nenokavējam. Kamēr saimnieks vēl nepārdomā, ka viņš grib tikt no viņas vaļā. Es atļaušos tev mazliet iepauzēt. Paskaties šajā bildē un pasaka divas lietas, kurām nevajadzētu būt vienai otrai blakus. Tās noteikti tās divas automašīnas. Šis ir vēl viens atgādinājums. Lūdzu, esam prātīgi uz ceļa. Tas mikroautobuss nevarēja šeit redzēt, bet viņš izgriez ārā no labās puses, mazāk nozīmes ceļa un izgriez priekšā Audi vadītājiem. Un notika sadursme. Par laimi visiem viss bija kārtībā un cieta tikai dzelži, bet atceramies to, kad mums vajag skatīties uz abām pusēm. Nedaram šādi, kā bija šeit. Bet ar to viss nebeidzās. Bija vēl viens kadrs. Tas vēl dzen? Kas viņiem ir šodien? Un te mēs redzam pārgalvīgs fūris, kas izdomāja vienkārši braukt, kā viņš grib. Jo pirms tam viņam ātrums nebija liels, varbūt viņš aizsēdējās telefonā vai kas bija, bet, Džeks reāli gāja otrajā joslā un gan uztaisīja frontālo ar vēl vienu smago, un tas vispār būtu komplekts visam. Atvainojamies par daudziem bīp, bet, emocijas šeit ņēma pāri visam pārējiem. Pilnīgi slimu cilvēku. Tas vispār ir slims. Normāli. Es esmu priekšā jau. Galvenais, ka tas brauc ārā, es redzēju, ka nāk mašīna. Viņš jau mēģināja mukt malā, es reāli tik uz vienu. Bet tas Mikriņš vispār neskatījās. Jā, viņš brauc ārā un to es redzēju, to mašīnu. Vienkārši tad skatos, tas vēl brauc malā. Nesapratu, es notiek. Bet, baigi veiksmīgi tam Audikam tur izstījās viss plus mīnus, tik cik, bišķi pasadē. Es ka čoks pēc stūras svātais, tu redzēji, kā viņš savācās? Jā, viņš savāc, jā. Es nevarēju, ka izglābt, tikai neaizgāju uz cepuri tu dāvā. Grāvī bišķi trāpī, es domāju, tur būtu otrādi jau, jumtinieks. Sirds sāk
ārkārt. Vienā vietā 2 avārijas dēļ idiotiem, kas nesadās ceļu daudz smagiem. Bet tas smagais kapitāla nagļa kā aizgāja. Es nezinu, ko šādi brīžos teikt, ko darīt. To pa muti. Tas nav normāli. Šitā tagad cilvēki reāli vienkārši mēs savā nodabā brauc. Bet labi saprotams, rīt savu, bet jā. Es te. Ceļaties, cilvēki, ceļaties. Šitas nav normāli. Tā, kur mēs esam atbraukuši? Mēs te esam Saldū. Mēs neesam īstenībā tāloši no garažas. Mums te tāds gabaliņš jāpabrauc. Bet kur tas ir, mēs gan neteiksim. Un tas tīri tā, lai cieņā pret, kā teikt, pret īpašnieku. Jo neizpaudīsim vietu, jo tam arī nekāda nozīme nav īstenībā. Galvenais tas, ka mums ļāva visu uz vietas nofilmēt. Es tā ceru. Jā, mēs vēl nezinām, vai brauks skatīsies. Jo mēs varam parādīt visu, kā viņi izskatās, kā viņi stāv, kas ko kā. Un tad arī uz vietas izstāstīšu īstenībā, kas tā ir pa automašīnu. Bet viena lieta, ko es teicu pateikt pirms tam, kas ir īstenībā varbūt ļoti svarīgi, un mašīnas daudz nenāk, viņi ir no Milānas. Īstenībā Milānā taisīt. Kad tam vajadzētu būt kaut kam stilīgam, zinot, ka Milānā ir visu tādu fashion, tur visu tāds baigi kruci. Tā kā Ferrari? Es ceru. Sveiki. Te ir pa to mašīnu īstā vieta. Super. Bļēt, 20 gadu viņš stāvēja. Un cik gads viņam nebija pielaists? 20. 20 gadus. Eļļi var noteikti nekas nav mainīt. Nē. Tā, beidzot mēs esam ieradušies. Un tagad tūlīt būs tas moments, ko mēs visi gaidījām. Gan jūs, gan es. Parādīšu to brīnumu no Milānas, ko es teicu iepriekš. Un pēc tam apstāstīšu īstenībā, kas šis tāds ir. Dzuk! Un, ja gadījumā tev ir kaut kāda līdzīga, teiksim, mašīna vai mototehnika, jeb kādu veidu arī pamest kaut kur. Un tieši interesē, kas ir tāds ļoti vecs, kaut kādās garažās, šķūņos vai vienalga kaut kur. Ja tev ir kaut kas tam līdzīgs, tu viņu var mums pārdot vai vienkārši ziedot tīri priekš video tādām idejām. Vai arī, ja tu gadījumā negribi pārdot, bet tu ir kāds foršs stāsts, droši padod ziņu, mēs aizbrauksim pie tevīm. Lokācija neko nerādīs, kur atrodas, nevienam neko neteiks. Vienkārši iefilmēsim, jo gribās cilvēkiem nodot to stāstu par tādām automašīnām vai jebkuru mototehniku vai kā tādu, kuras ir šādu veidu pamests garažās. Vienkārši daudz maz nekad neuzzina, viņas tā arī sapūs un nodod lūžņos. Tāpēc mēs esam gatavi aizbraukt pie jums, parādīt, visiem to pastāstīt, nofilmēt, varbūt savākt arī atvest pie mums, notīrīt, kaut ko izdomāt interesanti, vismaz iedot tām automašīnām, kā teikt, otra dzīvība vai kaut kā tā. Jā, tā kā droši, ja tev ir raksts vai no Instagramā, vai no droši arī apakšā atstāsim WhatsApp numuru, un tad jau uz vietas mēs visi sarunāsim. Parādīšu to brīnumu no Milānas, ko es teicu iepriekš, un pēc tam apstāstīšu īstenībā, kas šis tāds ir. Nu, dzuk! Tā, te mums ir īstenībā, ka šis ir, viņi ir oriģināla firma, es nezinu, vai viņi ir vai nav, tik dziļi neiedziļinājos, ir Auto Bianchi vai kaut kā tam līdzīgi viņi sāk ražot. Pēc tam arī Lancia paņēma kaut kādu daļu, kas gāja uz Eiropas tirgu un arī Fiats, un kā jau Fiatam ir, es nezinu, cik tur ir tā saistība, bet katrā gadījumā ir tas Abrah, kas ir Fiatam ātrās versijas, ķips augsim, tā kā eminēti. Un arī tā firma pieslēdzās pie šitām automašīnām, kā tādu masveidā viņas sāk ražot, saražot viņas ļoti daudz. Un ideja viņai bija pildīt funkciju, aizņemt maz vietas, pārvadāt cilvēkus pa lēto. Kā arī mēs redzam pēc lielumiem, protams, ka šitādi pilsētā var divus noparkot. Tāpēc arī te mums daudz nekas nav tāds, kā teikt, no tās kondiškām un tādām lietām. Šitā nebija paredzēts. Un viss ir tāds tikai tīri, lai pielaid un pārvietojas no punkta A uz punktu B.
Jo viņiem tā klasa skaitījās, šitie bija, ir daudz, tādi ir mini, protams, un tā firma, kas ir šitie skaitījās kā tādai klasai, kas ir super mini. Super maziņš. Jā, 60, 70, man liekas, 69. sāk, Lancijas sāk 77. Un tad tur tādu laiku, bet bija arī pirms šitām citu modeļu tiem autobianki. Īstenībā pieliksim noteikti linku, kur ir tāda neliela vēsture par tām automašīnām, lai nav te stundu jāstāst. Un, kad tāds Latvijā, es pat reāli nezināju vispār. Kad man atsūtīja šitā, tad skaties, kas tas tāds vispār ir? Centīsimies kaut cik atgūt viņai kaut kādu skatu, nomazgāsim, pastīsimies, kā viņi izstās fresh. Un tad arī video beigās, tiem, kam interesē, mēs visi kopā izdomāsim, ko mēs īsti darīsim ar šo automašīnu, jo, kā mums ir zināms, tad papīri viņai nav, jo oriģinālais saimnieks ir miris, un tur kārto cauri visām tām birokrātijām iet cauri, tas noteikti nebūs šitas variants, tāpēc būs jāizdomā kaut kāds citādāks veids, jo negribam, lai viņi aiziet naglās, bet lai viņi kaut kādā savā veidā pilda savu funkciju. Protams, tas nebūs noteikti braucamā veidā, kā teikt, pārvietoties pa koplietošanas ceļiem, bet kā reklāmas objekts, kā kaut kas tam līdzīgs, lai pēc iespējas vairāk cilvēku redzētu un pateikt papriecētos par viņu. Tas arī viss. Tā kā to mēs izdomāsim beigās. Un cik ilgi viņa tavā īpašumā? Tā nebija manā fāterīša. Šeit ir 2002. gads, kaut kāda 98, 97 plus mīnus. Tā es tā īsti neatceros. A kuru gadi pat mašīnu? Nezinu. Viņas šitās Lancijas tieši sāk ražot 77. Jā. Saprot, Tā vispār jau papīrs tur mēs meklējām, nevarēja atrast vairāk. Jā, tur varētu būt, tur bija jau ņemšanās brīžiem, tas nav vienkārši izdevīgi. Ja baigi grib var, bet es domāju, Jā. uz mēžu laidām zāģēt. Jā, nopietni. Jū! Cik tur varēja 4 salīst iekšā? Bija vēl 2 džeki, tādi normāli. Viens tāds pie 2 metru un otrs bija tāds. Pie 2 metru tādā? Jū! Jā, tas bija kaut kāds 98, 97 gads. Tur jau varbūt kaut kas neiet. Beidzies. Elektriskie stikli beigušies. Tādi viņi arī ir. Nekas, mēs te izvilkām bišķīt, izslaucīja un viss. Tur ir kompjūteri, nekas nav. Viņam galvenais tās 3 funkcijas, viņas sakrīt laikā, viņš visu pielēc. Viņam ir principā vienalga, vai eļļa iekšā, vai kas, vai ūdens, viņam neko nevajag. Brīnums, ka vads nav apgrauzuši mazās žurkas. Jā. Es pat brīnos, jo bija jau te izmet ārā, zin kā, ka otrā pusē tur šķuni stāvēja, bija apsēt. Izmet ārā tur šorkāņi, zin kā, kaut kur bielīgas, bet vads nebija sagrauzuši. Nav tā garšīgākā varbūt. Tūj būs glābšanas operācija galvenā. Galvenais, lai tas āķis no norosēs un nepaliek. Mums vajadzēja līdz tikai puse evakuātoru. Mums nevajadzēja veselu. Ne uz to pusi iet. Nē, trosis ieķērā. Nu, būs vai nebūs? Griez. Sanās daudz ātrāk un vienkāršāk. Jā. Nekā bija Es nebiju domāts. gaidīt, bet tas laikam maziņu mašinīti. Bet mazliet paņem uz rokām un uzstāj. Jā, mēs būtu pa 4 uznesuši, vai 4 reiz ārkām. Man liekas, man pirks biezāks par to izpūtēju trūkā. Cik es zinās redzējis? Maz. Cik bijis ir kāds. Tas ir ķūnings. Tas ir ķūnings. Jā. Atslēg bija? Ja tur skrūgries vajadzīgi. Jā, tur ir starp pogu tajā laikā jau bija. Bišķiņi slapī zāli. Sals bišķi. Liekas, viņi tā kā skrāpē pilnīgi. Ko tu mašīnas dēļ neizdarīsi?
Kas piegraus peču būs labi? Jū. Nu, es cik maziņi izskatās, ne? Tur ir Mr. Bean maziņš. Jā. Tas ir tāds tukšs maziņš kaut kāds aparātiņš. Bet stilīgi, es domāju, ritīgi stilīgi. Jā. Viņi īstenībā nomazgās vispār uz cits skats. Tikai to mēs tur līdz redzēsim drīzumā. Un šito tev ir iespēja arī vinnāt. Es tikai atgādinu, kaut gan daudz jau no jums zinu. Ja tu piesako manam kanālam, ko tu šobrīd skaties, tad vienu dienu tu mauks ar šito tevi. Šitas auto tev sagādās super daudz emocijas, jo viņš ir uztaisīts tāds, kas ir ridīgi liežamais, skolēt darīt visu kaut ko, vai nu arī, ja tu gribi, tu viņu var sametināt, sadaisīt un iziet apskat, braukt pa ielu. Bet izvēle ir tavu, jo tu viņu saņems pilnīgi pa brīvu. Tev vispār nekas nav jādara, tikai jāpiesako kanālam un jāskatās video. Tas arī viss. Bišķi slapi no driftošanas, bet nu, tas jau būs savs, kad atdos. Jāiztais loks. Un reāli viens no jums saņems šo automašīnu, un vēl 3 no jums saņems dāvanu kartes 500 eiro, 300 eiro un 200 eiro vērtībā. Piesako un skaties video. Upsi! Ne, viņi akali vai? Nu vienā gabalā? Nepagāja ne pusdienu, kas esam apakaļ jau. Īstenībā baigi ātri, operatīvi. Zin kā maz mašīna, maz laika saņem. Tā ir. Lielāka mašīna vienmēr grūtāk. Bet jā, tagad ķeramies klāt. Dabūs viņu nost, atrādīsim arī dāvim, jo dāvs arī nezinu īstenībā, kas tāds ir, kur mēs vispār braucam. Vai viņam pasaukt, parādīs Jā. viņam, kas īstenībā, kurš saka. Tas ir jāpasaka, ka šī būs jāķauno viņu. Es domāju, tev patiks. Šaubos. Pirmais diploma darbs būs ar mazāk mašīnu. Zin kā, lai nav daudz jādara. Tur bišķiņ tik rūsi. Višķiņ, jā. Daudz nekas ar baigi nav. Grīd nav. Grīd nav. Tā viss būs jāsametina tev. Es nemā. Iemācīsies, būs kur mācīties. Liku sporta trūkums ir. Pagaid, kas tā mašīnas vai? Tavu jaunais darbos darba auto. Darba auto? Jā. Bet tā jau simpātisks auto. Nu, priekš tev piestāvēs, man liekas. Mazgās tos 20 gadus nost. Jep, tas būs interesanti. Bet šis ir forši, ka tik atrod tādu mašīnu ridīgi, tā ridīgi sūdījās stāv, nomazgo liekas pat citu mašīnu uzreiz. Es ceru, ka tas pats būs, bet brīžam arī paliek sliktāk. Es domāju, ka tur nekas labs nevar būt. Vismaz kamēr viņi būs slapi. Viss pēc kārtas, jā. Tev vajag viss stiprākās ķīmijas. Šito ar gan jau kā vajadzēs, ne? Jā. Tā, lūk, arī nevarēja jāiztais, ne? To jau var atstāt, zinu, veidināt. Gan jau, ka tāpatās aiz gumijām satecies iekšā. So gan. Smaržo? Jū. Nu, 1/10, cik slikti. Nav tik traki. 4. Jā, tas jau Jā, vēl nē, normāli. Bet tu nav, viņi ir stāvējusi kaut kādā mitrā, es teiktu, vai viņi ir bijusi arī laukā 100% ilgu laiku. Nu, šķūns jau skaitās laukā. Jā, bet tādā šķūnī, kā viņi bija šobrīd, viņi nekad nebūtu šitās arūsējis. Tur bija ritīgi tāds savs, ventilējuši, jo zem durīm vēl bija tās šķirbas, Jā. kur gaisa, bet viņi ir stāvējusi, kur ir bijis mitrums apakšā. Nu, šitais jākodā citā būdā viņš Jā, jau var redzēt, ka te ir ritīgi, sapūši sāni, tas ir daļa tā, ka visu laiku mitrumā viņi tikai bijusi. Nu, gan jau, ka šitās arī nav nekāds cinkotās. Arī, bet, vienalga. Ja šitādi atstā, pieņemsim, zālē 10 gadu, vai tādā šķūnī, kur mēs izvilkām, tur redzētu atšķirību, kā viņi izstīja. Es domāju, šķūnī izstumt ārā, viņi tādi pat, kā viņi bija zālē. Zālē viņi tur būtu ieaugusi iekšā. Zāle būtu iekšā jau. Tāpēc arī garāžas ar bedrēm nav rekomendēts, lai Jā. turētu mašīnas. Tāds īstenībā. Man vienreiz bija gadījums, un viens cilvēks zvanīja, ka man ir Mercedes, tur kaut kāds E-klases vecais. Viņš bija labā stāvoklī, garažā vienmēr stāvējis, un negrib aizbraukt apstīties. Viņi varbūt nopirkt, ko ir aizbraucu. Atais garažu vaļā, arī parastā garaža, baltā, kas ir standarta šitās mazā. Ieejam iekšā, salons pilnīgi viss cauri zaļš. Tā, ka no viena gala tas pats šokā. Viņš atstājis foršu logas vaļā, visu izdarījis tā, kā vajag. Aizrādās kaut kur gar malu ūdens no jumta nācis iekšā, visu ziemu nevar
Es nebiju redzējis, ka tā ar mašīnas apelēt. Vienkārši visur bija izaugusi uz praktiski zāli iekšā pa gadu, pa to vienu ziemu. O, spiediens. Šis ir vairāk tā kā diskiem, tam bitu, un viņš sarkanais, kas paliek. Jā. Lai šis, jā. Zelts. Smarušs ir, jā. Bet viņš īstenībā rīdīgi labi ņem nost. Tikai dars nevajadzētu. Jā. Kur baigi smuku redzēt, kur ir Ruslaniņš nāk ārā. Redz, pilnīgi burbuļo. Alpinēs nevajadzēs, ne? Šitādi īstenībā, šis mīkstais ūdens bačoks. Nu, stikla šķidrums. Jā. Šitādas te arī daudz liek īstenībā sporta mašinās, tāpēc, ka aizņem maz vietu un 1 litriņu ielai. Viņu var iebāzt jebkurā, pieņemsim, vietā sporta mašinai. Tā kā šitie jau 70. gados to zināja. Kas tur ir kaut kāds? Arī kaut kāds? Jā, pelītes ir tomēr bijušas. Ir, iekšā arī var redzēt. Pelīšu kakins vai kaut kas vēl ir jau, jā. Pieņemsim, smalcinātājs bijis. O, smalcinātājs. Tā kā tu asti arī dzīvojuši. Čotku daudz rūs. Šitā kā atbrauc, saka, man nav rūsu. Šitā pagaid 5 minūtes. Ko tev ir? Pagabišķi. Sapūt un tad opā. Parād, kur visur tev rūsu lien ārā. Es izdevu pirmo reizi redzu automašīnu, kur ir 3 firmas, autofirmas vienāds. Izskatās no malas, ja tā domā, tā tāda mašīna, kur ir kaut kas viss sačakarēts, tas vinkots uzlikts, kaut kādi šitie citi. Bet reāli, kur ir tas auto Bianchi, pa ko es stāstīju, iekšā Fiats, kaut kāds auto Spa, un plus vēl tā ir, no otras puses tā ir Lancia. Kur tā loģikas nesaprot, bet kaut kāds biznesa redz viņiem tur bija sanācis tajos gados. Bet reka, klausies, vinkots viņai arī ir moši izsistam caur karu vertikālā. Pārbaudīsim. Jo es domāju, ka šitām mašīnām, pirms jāpērk, es domāju, ka baigi jāpārbauda nobraukumu. Jā. Var ieķerties. Galvenais, ka nav bijusi sist, tas pats galvenais. Jā, tas jo, ja ir sist, šitādi nevar pirkt sist. Nē, ko tu? Traksēs krāsot, 75. gada mašīnu, kur tādas redzēs. Vēl pa 200 eiro. Kur tu vispār? Tu Jā, pārbaudīsim, noskaidrosim. Ja būs sist vai kaut kas parādīsies, reiz vedīšu apakaļ. Vedīšu ap nav vērts vienkārši. Tāda nevar. Un paprāvēs, bijis nebijis. Fiats ir. Atceramies, ka ja tavā kara vertikāla atskaitē nebija pietiekami daudz informācijas, kara vertikāla tev atmaksās kredītus tavai nākamajai atskaitei. Ko tu nezinu, varbūt kādreiz jau viņi traktē, varbūt kā Fiat? Nē, viņš jau vairāk iet kā zem Fiat, tā arī ir. Bet vienīgais, ka teis saka, redzīt, teis starp vinkodu ir zvaigznīti pa vidu, tas kaut ko nozīmē, viņi ir atdalīti. Jo vinkodus parasti tā neatdala, viņi iet tā kā vienā, bet es viņu tas saliku kopā. Tāpēc arī viņš var būt, ka viņš atpazīst citu mašīnu zem tādu vinkodu, jo viņi ir visi vienāds. Pastīsimies, ja būs sarkana krāsa, tad varētu būt īstā. Jā, bet tas, ka īstenībā varētu būt, kad kaut kāda cita, pieņemsim, parādās, Fiat Panda, jo viņš ir tik kaut kādas jocīgi tā mašīna, ka tur ir Fiats, tur ir Lancia, tur ir viss, kam nav bijis slinkums. Jā, Bianchi kaut kādu tur vispār nevar saprast, kas tāds ir. Otrā gada apskata pēdējā. Jo tai automašinai, tajos laikos taču neviens neko vispār, Un kāda dati viņai var būt pieejama, jo visi dati jau nerodās no apskatēm un reģistrācijām? CSDD jau sāk informāciju tikai dot no kur tur kaut kādiem 11. gados, man liekas. Tā kā nemazām ar reāli. Agrāk tu arī nevarēja iet internetā 22. gada apstījies, ko viņš neizgājies apskatu, kas tur bija. Tikai tas ir normāli. Un šitās mašīnas tajā laikā vispār pa naudu noteikti nepirkt, pa butelēm uzlikt uz galvu 5 buteles mašīnu tā. Tā kā vispār tas bija tie laiki, bet ko? Pārbaudījuši esam. Nekāda bija informācija neieguva. Sīs nav nobraukums, nav griezts. Jā, viss tīri papīri. Es varu parādīt kā ar vertikālu. Un, kad tirgošu, es pateikšu, man ir kā ar vertikāls. Jā, man ir atskaitīti, tur viss ir iekšā un cena reiz 2. Jā, viss jau. Tīri mašīna, tīri papīri. Rokas netīs vienīgais bišķi varbūt. Ir. Viss miksto var pastumt. Laikam uz džimu sācis ir nenormāli. Laikam treniņš sāk atmaksāties. Es īstenībā no sākuma domāju, ka šitas ir vienkārši prikolam kādu zikā pieskrūvējis tajos laikos ķūningu, bet ne viņam ir funkcija pildoša. Bet tas nozīmē, ka viņš arī ūdeni rauj iekšā. Tad tā pēc, kad tu teici ūdeni, vai nesācīgs. Es domāju, ka tur var, jo viņš tek iekšā vienkārši no tejienes. Vai tur trūks, ka... Es skatos, tu aizvien ātrāk un ātrāk sāk laskāt. Jo roku vairāk savs, jo ātrums palielinās. Tā ir roču maiņa kaut.
Jū, tu mauksim. Pirksts nejūt, kad laika noteikti vēl nejutīšu. Ja gadījumā video vairāk neiznāks, es zinu, ka es esmu slims. Jā, viss kārtībā, nē, viss normāli. Jā. Ne jau pirmo reizi nav gads. Vai ne? Jā. Nu, kāds skats Bet- dzīve? Brīn, pēc otrās mazgāšanas nekas labāks nepalika, ja godīgi. Diezgan sarkans skats. Jā. Bet tāds dažāds sarkans. Parādījās mums miljonus bukts visādas, skrāpējumi jauni. Kaut kā tā. Es domāju, sapulēs un liks tirgu. Jū. Reiz labi. trīs cena. Bet te īstenībā ir tāda ideja, ko es jums gribētu uz video beigām uzprasīt. Kā mēs darīsim tālāk ar šito automašīnu? Mēs te tīri iziesim to pēc komentāriem, sapratīsim, ko ar viņu darīt. Vai vienkārši viņu nolikt šeit, lai viņa tā kā, nu kā teikt, prikolam izskatās, katrs var atnākt paskatīties, kas tādu nav redzējis un tā tālāk. Vai otra lieta ir, kas man ir ideja, ja nu gadījumā kādam interesē šis kā reklāmas objekts, kas ir ļoti labs, mēs varam izstrādāt dizainu, aplīmēt viņu, nedaudz sapucēt un iedomājies kaut kur pie jūsu veikala vai pie kaut kādas iestādes. Kad šāds automobīls stāvēt, nu jebkurš cilvēks, es domāju, kad atnāks apskatīties, kas tāds ir. Un tas ir ļoti labs veids, kā pievērst uzmanību savam uzņēmumam. Tā kā arī mēs apsveram tādu domu, ja kādam ir interesi, mēs viņu varam safrišināt, sadaisīt, aplīmēt, uztaisīt ar jūsu, nu, protams, ar kā jūs izvēlēsieties dizainu un nogādāsim arī uz jūsu, kā teikt, norādīto vietu. Tā kā es domāju, ka tas būtu foršākais, jo gribās, lai tā automašīna kaut kādā mērā nes kaut kādu tālāko labumu. Tas, ka viņu uz ceļu vairs nebrauks, nekad tas saprotams, bet viņi vismaz dos to savu kaut kādu pienesumu un, protams, kas ir galvenais, kad daudz noteikti ieraudzīs, pasmaidīs, parunās pa viņu un tas, ko viņi radīs, visas tās foršās emocijas. Tas ir tas galvenais, ko es gribu dabūt ārā no šīs automašīnas. Te neiet runa par kaut kādiem baigiem biznesiem vai kaut kas tāds. Tīri vienkārši cilvēcīgi saprast, kā varētu izdarīt tā, lai pagarinātu viņas mūžu. Krieči, mēs neizdomāsim, ko viņi darīt, viņi turpmākos 20 gadus stāvēs šitajā vietā. Bet labi, paldies, ka noskatījās video un tiekamies nākušajā.